Sveicināti! Iepazīstināsim ar sava projekta Mākslīgais intelekts Rīgas Angļu ģimnāzijas pedagogu veiktspējai un labbūtībai īstenošanu šajā mācību gadā. Izvēlējāmies šo uzdevumu, šo projektu, balstoties uz mūsu attīstības stratēģiskajiem virzieniem, tehnoloģiskais briedums un labbūtība. Un, protams, saskaņā ar Rīgas izglītības ekosistēmas attīstības stratēģiju, kas ir vērsta uz to, lai šīs jaunās kompetences, ko tehnoloģijas mums piedāvā, varētu veiksmīgi attīstīt. Projekta mērķis bija pilnveidot pedagogu lietpratību, izmantot mākslīgā intelekta instrumentus savu darba efektivitātes veicināšanai. Un tātad lūkojoties uz mūsu pašu daudzveidīgajām kompetencēm un talantiem, mēs iedalījām arī 3 mērķu grupas. Viena iesācēji, kuri tikai sāk apgūt mākslīgā intelekta izmantošanas pamatprasmes, mākslīgā intelekta lietotāji, kuri jau fragmentāri ir izmantojuši mākslīgo intelektu, bet mācās to lietot jau mērķtiecīgi profesionāliem uzdevumiem, un mākslīgā intelekta lietošanas lietpratēji, kuri šī projekta ietveros ir papildinājuši gan konceptuālu izpratni par mākslīgā intelekta potenciālu izglītībā, gan arī savu kompetenci un devuši iespēju mācīties savstarpēji. Šī projekta ietveros arī ir īstenoti kursi 2 moduļos. Pirmajā modulī pamatu saturu veidojot atbilstoši iesācējiem, un projekts veidots organizējot darbnīcas, kurās pedagogi ir mācījušies. Savukārt 2. modulī šīs nodarbības ir kombinētas gan kā ekspertu vadītas nodarbības, kur arī lietpratēji ir varējuši iegūt jaunas prasmes un kompetences, gan arī kā labās prakses darbnīcas mikromācīšanās grupās. Šī projekta ietvaros mēs esam pilnveidojuši prasmes mērķtiecīgi izvēlēties, kā arī jēgpilni un kritiski izmantot mākslīgā intelekta instrumentus darba efektivitātes veicināšanai, ekonomēšu darba pienākumu veikšanai nepieciešamo laiku un arī stiprinājuši savu savtarpējās mācīšanās kultūru, mācoties mikromācīšanās grupās. Kā mums ir gājis, skatāties tālāk. Sveiki, tu vēl gatavojies rītdienai? Man vēl drusciņi. Agrāk es te vēl stundu būtu sēdējusi, bet tagad man vajag vēl 15 minūtes. Es ar mākslīgo intelektu tagad sagatavošu stundas plānu rītdienas stundām, izveidošu dažādas grūtības pakāpes uzdevumus un strukturētu kopsavilkumu, un to es visu ātri izdaru ar mākslīgo intelektu. Tu viņam uzticies? Viņš nevar aizstāt skolotāju. Es visu pārbaudu. Mans dabīgais intelekts sadarbojas ar mākslīgo intelektu. Iemāc arī mani. Noteikti, jautā droši. Mākslīgais intelekts ir lielisks palīgs mūsu darbā, un tas ļauj būt mums skolotājiem, nevis teksta rakstītājiem. Tātad, kā mākslīgais intelekts maina skolotāju darbu? Lūk, Rīgas Angļu ģimnāzijas pieredze. Jautājums ir, vai tas tiešām var atvieglot ikdienu? Sākumā daudzi par to šaubījās. Sākumā, protams, bija skepse. Tā jau bieži notiek ar jaunām tehnoloģijām klasē. Bet tad, pamēģinot praksē, viss mainījās. Izrādās, tas tiešām strādā. Labi, un kādi tad bija tie galvenie iegūmi? 3 lietas izcēlās īpaši. Diferencēšana. Viens uzdevums ātri pielāgots visai klasei. Milzīgs laika ietaupījums. Un, protams, idejas. Ka pašam tās aptrūkstas, mākslīgais intelekts ir lielisks palīgs. Gairniem taču patīk, ja stundās notiek kas jauns, un Mikls palīdz ienest šo dažādību. Tomēr svarīgi saprast, tas ir asistents, nevis kaut kāds brīnumlīdzeklis. Un pats galvenais, ne visam var uzticēties, vienmēr jāpārbauda.
Pirms sākt ir skaidri jāzina stundas mērķis, ko tieši gribam ar to panākt. Labi, bet ar ko lai sāk citi? Lūk daži pavisam praktiski ieteikumi. 3 vienkārši soļi. Sākt vienkārši, nebaidīties kļūdīties un mācīties no citiem kolēģiem. Ieteikums ir sākt ar mazumiņu, idejām, stundām, vienkāršiem uzdevumiem, neko sarežģītu sākumā. Un vēl, galvenais nebaidīties. Kļūdīties šajā procesā ir pilnīgi normāli. Bet visvērtīgākais izrādījās iespēja redzēt, kā citi kolēģi jau izmanto MI savās stundās. Tātad, ceļojums no skepses līdz reālām palīgam. Kāds būs pirmais solis ar mākslīgo intelektu?